Dievs priekš tevis ir sagatavojis kaut ko jaunu. Jaunas domas, jauni ceļi, jauni ceļi, jauni ceļi, jauni. Vairs pa vecajiem ceļiem nav jāiet. Tad, kad ir jaunas domas, tad vecās domas ir vecas. Loģiski. Oh, yes. Oh. Jaunas domas. Oh, debesu domas. Oh, dāv. Oh. Oh, paldies. Jēzus, Jēzus. Oh. Jā, kur ir tas vecais? Oh, tālais muguras. Dievs, tu vari spīdēt, tu vari spīdēt, tu vari spīdēt. Jā, spīdi, 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 par spīti visām nedēļām. Spīdi. Spīdi. Apspīdi ceļu tālāk, apspīdi, apspīdi ceļu, apspīdi. Jā, mīlestība. Tā ir pacietīga, tā daudz var paciest. Apspīdi ceļu, apspīdi, apspīdi ceļu, lai ceļš ir gaišs, gaišs. Gaismas pilns ceļš, lai var pa to staigāt. Pa to ceļu var staigāt, un pat bērns nevar apmaldīties. Cik tavs ceļš ir gaišs, jo tur nav nekādas tumsas. Oh, oh, Jēzus. Paldies par šo gaismu. Dievs tev dod gaismu. Un pat vakars šķiet gaišs. Oh, tāpēc, ka viņa gaismā viss mainās, mainās, mainās. Mainās cilvēki, mainās. Apspīd, apspīd visu tava gaisma. Gaisma. Spīd, spīd, spīd. Un viņa spīd, jā. Un es pateicos, ka šo tavu gaismu ik viens var pieņemt. Ja ir tā raksturvieta, kad gaismu nepieņēma, jā. Bet man ir jauna raksturvieta, kad ik viens var pieņemt to gaismu, kas nāk no Dieva. Jo mēs rakstām jaunu vēsturi. Jaunu grāmatu, citu grāmatu. Viss mainās, viss notiek. Viss notiek uz labu, viss nāk par labu mums. Jā. Jauna grāmata. Jaunas domas ir tajā grāmatā. Dieva domas saliktas. Slava Dievam, Dievs.
mums ir ceļa rādītāja šī zvaigzne, un mēs redzam to, un mēs ejam kā gudrie, austrumu gudrie, pakartē zvaigznē. Viņa spīd mūsos, jā, regulāri. Iededz to, lai tā spīd apkārtējiem. Iededz to, iededz, lai tā spīd sirdīm, lai tā līst uz sirdīm. O, Ješua. O, Ješua, tētis ir mājās, tu neesi viens, tētis ir mājās. O, Dievs, pateicos, jā. Tētis ir mājās, un tu neesi izmests no mājas. Tu vari iedegt šo gaismu, tu vari būt šajā gaismā, nākt viņa gaismā un izbaudīt viņu, nākt šajā mierā, nākt viņa pārveidojošajā slavā un iegāsties šeit viņa zvilnī un viņa pufā un baudīt viņa skaistumu, jā, viņa rokās. Jo tīra ir viņa mīlestība. Viņa ir tīra. Dzer to. Dzer viņa mīlestību. Tu nesindēsies. Nebaidies. O, viņš mīl tevi. Mīl tevi patiesi. Nebaidies. Atrodies šajā brīnišķīgajā vietā, šajā stāvoklī, pieņemšanas stāvoklī, kur tu pieņem viņa mīlestību. Baudi, bezgalīgi, tu vari nākt, tu vari baudīt viņa slavu. Atgāzties viņa krēslā. Ne par ko nedomāt, vienkārši baudīt viņu, nolikt visas rūpes pie viņa kājām. Jo viņš attīrīs. Uzticies. Viņš rūpējas par tevi, viņš nomazgās, viņš attīrīs, dziedinās. Viņš ņem pilnīgu rūpi tagad par tevi. Tev nevajag uztraukties ne par ko. Atdot visu viņam, visas tās raizes, kas nomāca visu tavu sirdi, atbrīvo sevi, no tā ļauj viņam tevi atbrīvot. Jā, nevajag stēpīt neko sev līdz, neko veco, neko. Piedod.
piedod, 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 visiem piedod. Nāk piedošana, piedošana, līgsmība, piedošana, piedošana tevi atbrīvo no visiem kaitēkļiem, no visiem kukaiņiem, kas grauzuši tevi kā ķirmji vecu koku. Ļauj šim jaunajam sakņoties tevī un ļaujies šai atpūtai un mieram Dieva rokās. Ļaujies šim jaunajam, lai tas izdīgs caur tevi. Lai tas nāk, 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 tas gaismas vilnis. Lai viņš nāk un pārņem visu, 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 un nekādai tumsē, nekādam rūgtumam nav vairs vietas. Viņš pazūd zem Dieva apskāvieniem, viņš izgais, vienkārši viņš pazūd. Jā, jo tev nav tas jāvelk sev līdzi, tajā jāiet un vienkārši ļauj, lai tas atraisās viss no tevis un nokrīt, kā virves nokrīt un ir tālu. Lai te nekas tevi nevelk atpakaļ, jā, lai šīs tas virves, lai viņas nespēja tevi vilkt nekādā veidā atpakaļ. Pieņem to brīvību, jā, cilvēki, jā, ir ar noslieci apvainoties un sarūktināties, pieņem kaut kādus rūgtumus, kaut kādas pieņem sliktas domas par sevi un viņi dzenās sevi ar šīm te domām un nerod mieru. Ko citi teica, ko citi izdarīja un kā citi izrīkojās, bet tev ir dots to visu atstāt un pagātnē un nevilkt to līdzi un vienkārši nepiesātināties ar to un nebaudīt to, jo tas ir vecs un tas nav labs, tas nav garšīgs, tas nedod neko labu tev. Un kad tu vari to apzināties pilnībā un pieņemt, ka tas tev nav vajadzīgs, tu jau vari no tā iet ārā un atbrīvoties, atbrīvot sevi, atbrīvot citus, atbrīvot savu dzīvi pilnībā un nepiņķerēties, vairs tajā nepiņķerēties un atbrīvot savu dzīvi no visa nevajadzīgā un neķert kaifu vairs no tā vecā, amen, bet kaifot no tā jaunā, ko Dievs tev ir devis un iet tajā jaunajā, spērt soli tajā jaunajā
un droši iet jaunajā, sekot tam, kas tev nāk no tā jaunā, kas tev... Jēzu, paldies, Jēzu, paldies, paldies, Jēzu, paldies. Jā, ka beidzas visa tā zakšana un visa tā imitācija ir prom. Viss, ko imitējis ienaidnieks un viss, ko ienaidnieks ir nodēvējis par tavu, jā, ka tas ir Dieva un ka tas ir tas īstais un tas labais, tas pareizais, tas, kā ir jādomā, tas, kā ir jādzīvo, tas, kā ir viss jāpieņem kādā veidā. Un visa tā imitācija, viņa vienkārši zūd, viņa visa plīst Jēzus vārdā un uz visām pusēm, jā, un visa maskēšanās aiziet, visa, ja sātana maskēšanās, viņa aiziet, viss, lai tās maskas krīt, jo nevar pastāvēt nekas. Jā, tumsa nevar pastāvēt, kad gaismā nāk, kad... Ješua, paldies Tev, Jēzu, jo mums ir citas intereses, mums ir dievišķas intereses, un mums ir viņa prāts, mums ir viņa domas. Un es pateicos, ka jā, mēs varam salocīt tās un nolikt tās savā plauktiņā un lietot tās ikdienā. Slāva Tev, Dievs! Jā, lai mūsu skapis piepildās ar visām tām vislabākajām lietām. Dievs, paldies! Lai katrs tas indes trauks ir projām, visas šīs indes pudelītes, ar kurām zaglis ir indējis un jā, un slīpējis, jā, un tev ir jābūt brīvam, brīvs, esi brīva Dieva meita. Brīva. Jēzu. Sekot tam dievišķiem, sekot, un es pateicos Jēzu Kristu par šai reformāciju, ka tu reformē mūs, pārveido, dziedini, kungs Jēzu, pēc tās dievišķās līdzības, pārveido mūs tajā dievišķajā, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, jā, ka mēs skatāmies Tevī, aleluja, kā spogulī, Dievs, pateicos, un ka mums patīk šis attēls, ka mums ir prieks par to attēlu, kuru mēs redzam. Un jā, es pateicos par to tīro spoguli, par to skaidro attēlu, ka mēs varam skaidri redzēt sevi. Jā, jo mēs esam skaisti Dieva bērni. Patiesi mēs patiesības gaismā varam iet, peldēt un dzīvoties tajā gaismā, ko Dievs mums ir Dievs. Tajā patiesībā, ko Dievs mums ir Dievs. Un ja kaut kas ir no mums bijis atņemts, un ja kaut kādus melus ir iesējis, tas kaut kas, kam nevajadzētu būt mūsos, tad tas tagad ir viss prom. Jā, jo mēs ejam tajā jaunajā, jo ir sākusies jauna dzīve, jauns periods, jauna domāšana, tēta domāšana, jo tētis ir mājās, un viņš nedzen tevi ārā no tās mājas, no mājas viņš nedzen tevi ārā. Tev nav nekur jāsteigā ne pa kādiem brikšņiem,
Jā, nekur apkārt jāklaiņo, jāklīst pa kaut kādiem kalniem lejām, kaut kur tuksnesī, un jāpeld kaut kur kaut kādās jūrās, kaut kādu ar svešiem kaut kādiem gariem, svešu garu jūrās. Tu vari vienkārši piekļauties pie tēta klāt, piekļauties pie viņa sirds un klausīties, jā, kādas ir viņa domas, viņa sirds prāts un ļaut tam labajam vairoties sevī, ļaut, lai tētis var pavairot to labo no sevis tevī, pavairojas, lai viss labais, visas labās domas, visas attiecības, lai šis ceļš ir glūts, līdzens tev zem kājām. Amen. Tu vari priecāties un līksmoties viņa brīnišķīgajā klātbūtnē. Šajā jaunajā ceļā ar viņu. Vēl vēl šis vārds metiet savas nastas uz viņu, metiet savas nastas uz viņu. Nerūpējieties. Ka mēs visu varam atdot viņam un saņemt visu to, ko tētītis ir devis mums, no viņa rokām saņemt to bagātīgo dzīvību. O, Jēzu, jā, iet ar dzīvību.